Vilni, pastāsti par reģipšiem un krāsām. Es zinu to, ka ir 3 krāsās. Kam ir katra krāsa domāta? Šeit mēs stāvam pie mūsu reģipšu piedāvājuma. Parāda, ja? Un kā mēs redzam, tad šeit reģipši nav 3 krāsās, bet ir 5 krāsās. Sāksim ar to vienkāršāko. Vienkāršākais ir baltais, ir pelēkais reģips, ko izmanto sienās un griestos sausās telpās. Viss reģips izmantos iekštelpās. Ārtelpā, par cik ir ģips, tad ne. Zaļo reģipsi izmanto vairāk mitrās telpās, vannas istabās, tualetēs, ja? Telpās, kur ir palielināts mitrums. Ir dažādi izmēri, sākot no 2 metri, 2,60 un 3 metri tie standartā. Ja ir nepieciešama lielāka apjoma, var pasūtīt arī speciālos izmērus ar soli pa 10 centimetriem, sākot no 2 metriem. Brūnais reģips ir grīdas reģips, to izmanto tikai grīdā. Viņš ir armēts ar stikla šķiedru. Sausajās būvēs pēc brūnā reģipša montāžas pāris dienas laikā, pēc tam jau var klāt jau segumu virsū, vai nu flīzes, vai linolē. Sarkanais reģips ir ugunsdrošais, to izmanto telpās, kur ir nepieciešama paaugstināts ugunsdrošības līmenis. Sarkanie reģipši var būt 12,5 mm biezi un pastiprinātie 15 mm biezi. No tā, kāda ugunsdrošības klase ir nepieciešama attiecīgajā telpā vai objektā. Zilais reģips ir trieciena izturīgais, viņš ir tāpatās arī mitruma izturīgs un ugunsdrošs, un armēts arī ar stikla šķiedru, un visvairāk šo zilo reģipus izmanto tādās telpās, kur ir, teiksim, kā skolās, lai neizsit sienās caurums, un izmanto vairāk tādās vietās, kur lielāka cilvēku kustība, un kādās sporta zālēs var izmantot, lai bombām neizsit sienās caurums.